Labvakar, turpinājumā jaunu sportā. Uzmanības centrā, protams, pasaules čempionāts hokejā. Diemžēl, bet jau atkal zaudējums Austrijai. Šoreiz ļoti saspringtā cīņā 1-3. Austrieši šodien uz ledus izgāja ar 2 uzvarām. Turnīrā pārspēta Briti un Ungārija. Mača sākumā daudz cīņas, bet tāpat laikā raita spēle. Vārtu gūšanas iespējas bija abām komandām, bet glāba vārtu konstrukcija. Pirmajā trešdaļā bez punktiem. Otrajā periodā mums pārsvars. 6. minūtē lieliski iespēja bija Renāram Krastenbergam, bet rezultāts tā arī netika atklāts. Austrija gan savas retās iespējas izmantoja. Pēc kļūdas pie laukuma apmalas Ripa zonas vidū nonāca pie Tima Harniša, kurš perioda 8. minūtē panāca 1-0. Trešā perioda sākumā mūsu komanda izlīdzināja rezultātu. Jau atkal lielisks bija kapteinis. Rudolfs Balcers pēc lieliskas piespēles ar plaukstas metienu panāca 1-1. Pēc izlīdzinājuma turpinājām dominēt, bet vārtus guva Austrija. Spēlējot vairākumā, Ripa vārtos iebakstīja Benjamins Nisners. Lai kāds mums bija pārsvars, bet Ripa vārtos tā arī nedabūjām. Austrija 3-1 panāca metot Ripu jau tukšos vārtos. Mēs jau visu spēles domāju, ka mēs dominējām vairāk. Ar Ripu bijām vairāk, mums bija iespējas, tikai nesanāca to Ripu ielikt vārtos. Tā bija tā mūsu lielā problēma. Varbūt pirmajā periodā mums bija Ripa daudz, bet mēs vienkārši nelikām uz vārtiem, nelikām nevienu priekšā vārtiem. Mēs spēlējām pa perimetru, tas, lai varbūt arī to enerģiju tā kā mēs pazaudējām, kuru pietrūka beigās. Visi mēs zinām, kāpēc mēs esam šeit un kāds mums mērķis ir. Un, mums jācīnās katru spēli. Diemžēl šito mēs zaudējām, bet nevajag nokārt mums, protams, galvas. Un spēles vēl ir priekšā un jācīnās vienkārši uz nākamo spēli jāgatavojas. Mums vēl 4 spēles, nākamā jau ceturtdien ar Somiju. Piebildīšu, ka katru vakaru pēc dienas noslēdzošā mača LTV7 hokeja spēļu apskats. Šovakar pie Emīla Caunas viesosies skatuves mākslinieks Kaspars Breideks un hokejists Feliks Gavars. Vēl par citām spēlēm pasaules čempionātā. Norvēģija izturēja 4 mazākumus un beigās uzvarēja Itāliju. Norvēģi bija pārāki visu spēli un beigās panāca 4-0. Otro sauso spēli pēc kārtas aizvadīja Henriks Haukelands. Šoreiz atvairīti visi 30 metieni. Čehijas hokeja izlases pasaules čempionāta mačā uzvarēja Zviedriju. 13. minūtē Čehiem spēlējot vairākumā Jakubs Fleks no vārtu priekšas panāca jau 3-0. Pēc vārtu gūma Jānis Ščotka saņēma 5+20 minūšu noraidījumu. Zviedri šo iespēju izmantoja un šo 5 minūšu laikā guva 2 vārtus. Otrā perioda 4. minūtē Jirģijs Černohs no vārtu priekšas panāca 4-2, bet pēc nepilnām 3 minūtēm Olivers Ekmans Larsons vairākumā bija nekļūdīgs ar metienu no distances. Čehi meistarīgi pārsvaru noturēja un uzvarēja ar 4-3. B grupā Kanādai ir 9 punkti 3 spēlēs, otrajā ir Čehi ar 7 punktiem. Tikmēr A grupā Šveice izcīnīja 3. uzvaru un sagādāja Vācijai 3. zaudējumu. Pirmajā periodā bez vārtiem, bet otrajā trešdaļā Vācijas aizsardzība izira pa vīlēm. Šveice meistarīgi guva 5 bezatbildes vārtus un spēles liktenis bija izšķirts. Beigās 6-1. Denis Malgins un Romāns Josī katrs spēli noslēdz ar 3 rezultatīvitātes punktiem. A grupā pa 9 punktiem 3 spēlēs ir Šveicei un Somijai. Sieviešu volejbola valsts vienība turpina gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram, kur komanda atgriezīsies pēc 20 gadu pārtraukuma. Izlases tuvākajos plānos ir iespēlēt pamatsastāvu pārbaudas spēlēs. Vairāk Andris Auziņš. Latvijas dāmu volejbola valsts vienība Eiropas čempionāta fināla turnīros atgriezīsies augusta izskaņā. Mūsu apakšgrupas spēles norisināsies Turcijā. Mūsu izlase vēl aizvien progresē, un šī attīstība ļauj spēlētājus izmantot citās pozīcijās. Piemēram, vienlaikus laukumā drīz varētu atrasties arī ierastās diagonālas Levinska un Dambrekte. Tā doma ir Megija šo sezonu vairāk kā pusīti spēlēt, jums ir kā diagonāle. Šāds tas salikums arī paaugstina to saugumu centimetru. Tieši tā, tas ir noteikti viena no tām lietām, jo mums ir ļoti daudz labi uzbrucēji, un tāpēc es domāju, tas ir ļoti gudri. Izlases līderi Levinska 2. sezonu pēc kārtas izcīnīja Vācijas čempionu titulu. Par spīti zaudējumam finālsērijā tieši latvieti atzina par finālu vērtīgāko volejbolisti. Par tādu ieguldīto darbu, tādu foršu balviņā, protams, tajā brīdī es biju mazliet pārsteigta, ja godīgi es negaidīju. Tā kā, jā. Reti jau, kad zaudētāja komandai iedod to MVP, parasti uzvarētājiem. Tieši tā, es domāju, es tur stāvu, un tad pēkšņi nosauc manu vārdu, es biju mazliet pārsteigta. Levinska nākamā sezona Vācijas līgā vairs nespēlēs. Rezultatīvā volejbolista noslēgusi jaunu līgumu ar naudīgo Japānas līgu. Japānā tur nav viegli tikt? Nav, jā, nav viegli. Cik tur ir leģionārs pieļaujams vienā komandā? Uz laukuma 2 var spēlēt. Komandā varbūt kādas 3. Tā kā tas būs foršs piedzīvojums man. Latvijai pirms Eiropas līgas spēlēm paredzētas 4 pārbaudas spēles pret Igauniju un Somiju.
Līdz pasaules kausam futbolā nepilns mēnesis. Izlases sastāvu nosaukusi arī viena no favorītēm Brazīlija. Komandas kapteinis būs 34 gadus vecais Neimars. Viņam šis būs 4. pasaules kausa fināla turnīrs. Neimars ar 79 gūtiem vārtiem ir Brazīlijas izlases visu laiku labākais vārtu guvējs. Portugāles valstsvienībā iekļauts arī Cristiano Ronaldo, paziņoja valstsvienības galvenais treneris Roberto Martínez. 41 gadu vecais Ronaldo un argentīnietis Lionels Messi kļūs par pirmajiem futbolistiem, kas 6 reizes piedalījušies pasaules kausa fināla turnīrā. Turpinājumā jaunums Ziemeļamerikā. NBA rietumu konferences fināla sērijas pirmajā mačā San Antonio Spurs uzvarēja Oklahoma City Thunder. Oklahoma City izslēgšanas turnīrā pagaidām demonstrējusi nevainojumu sniegumu, uzvarot visās 8 spēlēs. Tikmēr Spurs rietumu konferences finālā spēlē pirmo reizi kopš 2017. gada. Komandas demonstrēja lielisku un ļoti līdzīgu basketbolu. Viss izšķīrās papildulaikā. Pirmais noslēdzās ar 7-7, bet otrajā papildulaikā San Antonio bija pārāk ar 14-7 un beigās viņiem uzvara ar 122-115. Viktors Vembanjāma izcēlās ar 41 gūtu punktu un 24 atlikušām bumbām. Thunder rindās Aleksa Karuzo rēķinām 31 punkts. Lielisks scenārijs arī NHL austrumu pusfinālā, kurš sērijas 7. izšķirīgajā spēlē Montreals Canadiens uzvarēja Buffalo Sabres. Šī mača pamatlaiks noslēdzās ar 2-2, bet pagarinājumā 12. minūtē Canadiens uzvaru atnes Aleks Ņuhuks ar precīzu metienu noslēdzot pretuzbrukumu. Canadiens sasniedz Stanley Kausa izcīņas pusfinālu pirmo reizi kopš 2021. gada. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars. Ātā!